palielināties to gadījumu skaits, kad arī Latvijā Āfrikas imigranti nonāks nelegāli. Nesen Eiropadomē tika apspriests jautājums par Eiropas Savienības dalībvalstu brīvprātīgu bēgļu uzņemšanu. Tomēr konkrēti vienošanos līdz šim tā arī nav izdevies panākt. Lai gan Eiropa vēlas, lai Latvija uzņem ap 700 bēgļu, premjera Laimdota Straujuma ir pārliecināta, ka mēs esam spējīgi uzņemt 3 reižu mazāku skaitu, proti apmēram 200 bēgļu. Straujuma gan uzsver, ka tas esot viņas personiskais viedoklis, un šāds skaitlis aprēķināts balstoties uz formulu, kādu bēgļu jautājumā piedāvājuši Igauni. Tikmēr Itālijas iedzīvotāji, kas spiest uzturēt milzīgo imigrantu skaitu, kā arī regulāri glābt pārpildītās laivas no nogrimšanas, ir pārliecināti, ka arī pārējām Eiropas valstīm tomēr jāuzņems solidāra atbildība un jāpalīdz atvieglot Itāļus no milzīgās imigrantu nastas. Mūsu ģeogrāfiskais stāvoklis ir ļoti neapskaužams. Pārējām valstīm ir viegli teikt, lai tas gulstas uz Itāļu pleciem, jo viņiem pašiem nav robežas ar Āfriku. Eiropas ideja taču ir palīdzēt vienam otram. Man šķiet ļoti muļķīga pašreizējā sistēma ar robežām. Mūsdienās taču robežas faktiski neeksistē. Cilvēki var brīvi ceļot, dibināt firmas citās valstīs. Man šķiet absurdi, ka cilvēki, kuri vēlas uzlabot savu dzīvi, nevar iekļūt Eiropas cietoksnī. Latvijas robežsargiem līdz šim vislielākās galvas sāpes sagādājuši nelegāli imigranti no Vjetnamas. Taču starp nelegāļiem manām arī irākieši, afgāņi un arvien biežāk sīrieši. Ir skaidrs, ka tur ir vairāki miljoni cilvēki jau devušies bēgļu gaitās. Pārsvarā viņi mēģina nokļūt Eiropā pa tuvāko ceļu, pāri vidusjūrai, caur Turciju uzreiz uz Rietumu Eiropas valstīm. Taču daļa no viņu maršrutiem ved arī uz Skandināviju, un esam piefiksējuši gan ceļojot šādus cilvēkus ar viltotiem dokumentiem robežšķērsošanas vietās, gan arī nelegāli šķērsojot robežu ārpus robežšķērsošanas vietām, tātad zaļo robežu. Ir piefiksēts viens gadījums pat, ka šāds cilvēks ir gājis bojā, šķērsojot robežu. Robežsargi novērojuši biedējošu tendenci. Nelegāli imigranti kļūst arvien izmisušāki. Ja iepriekš ar viltotām pasēm kabatās viņi ceļoja uz Eiropu ar autobusiem vai pat pirka aviobiļetes, tad tagad slēpjas kravas automašīnās zem grīdām šaurās bīstamās vietās, vai arī mēģina šķērsot zaļo robežu ar kājām. Robežsargi rēķinās, ka darba gadu gaitā kļūst tikai vairāk. Arī pārvadātāju bizness attīstās. Un pārvadātāji piedāvā šādus pakalpojumus, protams, izmaksājot tā kā avansā zināmas diezgan lielas naudas summas, ar domu, ka pēc tam Eiropā esot šie nelegāli imigranti atstrādās un atdos šīs naudas ar procentiem. Jāpiemina, ka šogad nepilnu 6 mēnešu laikā Latvijā pieķērts 136 nelegāli imigranti. Pērn visa gada laikā tie bijuši 139. Tātad šis gads visticamāk noslēgsies ar rekordlielu nelegālo imigrantu skaitu. Jānis Zvērs, Dzintars Rudzītis, TV3 ziņas. Vai drošības policijas ēkas filmēšana ir pārkāpums? Atbildi uz šo jautājumu tiesā šodien meklēja publicists Lato Lapsa. Viņam drošības policija par to piemēroja sodu. Publicista Lato Lapsas un drošības policijas savstarpējais kašķis atkal nonācis tiesā. Šoreiz saistībā ar administratīvo sodu, kas Lapsam piespriests par drošības policijas ēkas filmēšanu. To publicists sāka darīt pēc tam, kad klajā nāca raksti par drošības policijas darbinieku it kā lepno dzīves stilu. Tomēr filmēšana drošības iestādē nepatika, un tā centās Lapsam šo nodarbi aizliegt. Drošības sargi argumentēja, ka ēka ir valsts aizsardzības objekts, ko sargā likums par valsts noslēpumu. Savukārt Lapsa un viņa aizstāve uzsvēra, ka atradies publiskā vietā, un drošības policijas ēka patiesībā nevienā likumā nesot atzīta par slepenu objektu. Drošības policija pati nezina, ko tad īsti ir pārkāpis žurnālists Lato Lapsa veicot filmēšanu sabiedriskajā vietā, un secīgi nevar arī atrast likumīgu pamatojumu savai pretiesiskai rīcībai, tādā skaitā veicot pretlikumīgu aizturēšanu. Laps arī atgādināja, ka šajā gadījumā viņš pat nesot neko filmējis, jo kamerā nav bijusi ne atmiņas karte, ne baterija. Policijas darbinieki to nesot pat pacentušies pārbaudīt, pirms sūdīt viņu par nepakļaušanos policijas prasībai pārtraukt filmēšanu. Normāla cīņa pret drošības policijas patoļu. Pavisam vienkārši. Ir struktūra, kas domā, ka viņi stāv pāri likumam un ka likumi viņiem nav rakstīti un ka viņi labāk zina, kā vajag būt. Ne drošības policijas, ne citu tiesību sargājošo iestāžu pārstāvju uz tiesas sēdi nebija ieradušies. Spriedums šajā lietā gaidāms 3. jūlijā. Aigars Lazdiņš, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas. Kārtējo provokāciju īstenojas Prokremliskā